šodien mēs parunāsim par to, vai cilvēks vispār var dzīvot bez Dieva. Es teikšu, ka dzīvot jau viņš gan var bez Dieva, bet mums arī jāsaprot tas, ka cilvēks ir radīts tā, lai dzīvotu priekš Dieva. Ka Dievs cilvēku radīs, lai cilvēks dzīvotu Dievam. Es zinu, ka Dievs cilvēku ir radījis, lai cilvēks dzīvot mūžīgi kopā ar Dievu. Lai cilvēkam būtu attiecības ar Dievu. Bet daudz cilvēku, kā mēs zinām, šajā zemes dzīves laikā neizvēlas dzīvot ar Dievu. Viņi izvēlas dzīvot bez Dieva. Un zinām mēs to, ja cilvēks izvēlas dzīvot bez Dieva, tad arī mūžībā viņš būs šķirts no Dieva. Kā mēs zinām, šī zemes dzīve ir īslaicīga, bet mēs esam radīti kaut kam vairāk. Mēs neesam radīti tikai šajai īslaicīgai zemes dzīvei, jo mūsu ķermenis, kā mēs zinām, nomir šīs zemes dzīves finišā, tas paliek kapiņā. Tas notiek apmēram 70 gados, 80, 90 gados, varbūt kādam tur 100 gados. Nu, ilgākais, ko es dzirdēju, tas apmēram ir 110 gadu, ko cilvēks var dzīvot. Un kā mēs zinām, šis ķermenis gan nomirst, jo mēs zinām, ka no pīšļiem šis ķermenis ir cēlies un pīšļos viņš atgriežas. Bet mēs zinām arī to, ka mums arī ir dvēsele un gars, un ka dvēsele un gars nav ķermenis. Un kur tad tie paliek? Mums ir jautājums, kur paliek cilvēka dvēsele un gars. Dievs mūs ir radījis kā garīgas būtnes. Dievs ir gars, kā mēs zinām. Mums, atšķirībā no dzīvniekiem, arī ir gars, jo mēs esam radīti pēc Dieva tēla un pēc Dieva līdzības. Un kā mēs zinām, ka Dievs ir trīsvienīgs Dievs, ja? Viens Dievs ir trijās personās. Tas ir Dievs tēvs, Dievs dēls un Dievs svētais gars, mēs zinām. Un tā kā Dievs ir trīsvienīgs, tā arī mēs esam trīsdaļīgi. Un mums ir, kā mēs zinām, mums ir miesa, vēsele un mums ir arī gars. Un mēs zinām, ka tie cilvēki, kas dzīvo bez Dieva, tie dzīvo pēc miesas iegribām, pēc dvēseles kārībām, jo to gars ir miris. Tas ir tāpēc, ka pirmie cilvēki, Ādams un Ieva, nepaklausīja Dievam. Un Dievs viņiem teica, ja tie atteiksies paklausīt Dievam, tad tie noteikti mirs. Kā mēs zinām, viņi tika kārdināti, un viņi neizturēja šo kārdinājumu, un ne fiziski, bet garīgi viņi mira. Un pār viņiem nāca lāsts. Un šis lāsts, kas nāca pār viņiem, atspoguļojas uz visu cilvēci līdz pat šai dienai. Tāpēc visi cilvēki, kas piedzimst, viņi piedzimst kā dumpinieki, kuru gars ir miris. Kā mēs zinām, cilvēki bez Dieva dzīvo miesīgi, dvēseles vadīti viņi ir. Un kā mēs zinām, dvēsele ir prāts, griba, jūtas, emocijas, un arī kārības ir dvēselē. Un kā mēs zinām, cilvēki dzīvo un meklē dzīves piepildījumu šajās dzīves baudās, dažādās kārībās, bet tas ir uz īsu laiku, un viņi ir pat apmierināti uz īsu laiku, bet patiesībā tas prieks un apmierinājums ar laiku izbeidzas. Un tas ir, jo mēs, kā es teicu, tas ir tikai uz īsu laiku, jo tas nav sasniedzams bez Dieva. Un cilvēkam pēc šīm izpriecām atkal ir šis tukšums, un cilvēki nezina, kā to tukšumu aizpildīt, jo tas tukšums ir paredzēts vienīgi Dievam. Un tad, kad cilvēks saprot, ka viņš bez Dieva ilgāk vairs nevar dzīvot, kad viņš to cilvēks saprot, paldies Dievam, tad cilvēks nožēlo visus savus grēkus, pieņem savā sirdī Jēzu Kristu, pieņem savā dzīvē un savā sirdī Jēzu Kristu. Un tad cilvēkā ienāk Dieva gars, un ko mēs saucam arī par svēto garu. Un tas savienojas ar cilvēku garu, kurš atdzīvojas. Cilvēks atzīmes no Dieva, un viņš kļūst par Dieva bērnu. Un tagad viņu vairs neinteresē šīs pasaules kārības, kā mēs zinām, jo viņu vada Dieva gars, svētais gars. Un viņš kļūst par jaunu radījumu, jo Bībelē rakstīts, jo viss, kas ir bijis, ir pagājis, un viss ir tapis jauns. Cilvēks kļūst jauns radījums Jēzu Kristu, un cilvēka vārds tiek ierakstīts dzīvības grāmatā uz mūžīgiem laikiem. Tad cilvēka miesa pēc šīs zemes dzīves gan paliek kapā, bet gars dvēsele atstāja fizisko ķermeni miesu, un cilvēkam rodas jauns garīgs ķermenis, kas nonāk Dieva valstībā 3. debesīs paradīzē.
Un tad cilvēkiem kopā ar Dievu rodās dzīvē jēga, jo tad cilvēka dzīvē ir arī turpinājums. Tātad noticiet Dievam un dzīvojiet Dievam, un jūs tiksiet izglābti. Vairāk par visu to es pastāstīšu rīt dievkalpojumā. Tas ir viss, ko es šodien jums gribēju arī pateikt, lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī.